Jau 50 gadus, 27. martā, visā pasaulē atzīmē Starptautisko teātra dienu. Arī pie mums. Daudz vietu šajā dienā organizē dažādus teatrālus un teātrim veltītus pasākumus. Ausekļa Limažu teātris un viņa režisore Inta Kalniņa nolēma limažniekiem teātra dienā dāvāt savu jaunākā iestudējuma pirmizrādi. Un tā 3 dienas pēc kārtas teātra mājā pie skatītājiem devās amerikāņu dramaturģes Klēras Būzas satiriskā komēdija Sievietes. Šī luga dienas gaismu pirmoreiz ieraudzīja pirms 75 gadiem, 1936. gadā, kad Ņujorkas Brodvejas teātrī vienas sezonas laikā tā piedzīvoja 666 izrādes. Vecākā gada gājuma skatītājiem vēl spilgtā atmiņā varētu būt šīs lugas iestudējumas 80. gadu beigās Dailes teātrī, režisoris Ainas Matīsas vadībā, kad lielākās un mazākās lomās uz skatuves redzējām pilnīgi visu Dailes teātra sievišķo daļu. Šeit ir cita izrāde, es tā domāju, jo ir arī pagājuši 20 gadi un arī laiks ir mainījies. Un Blaumani iestudē citā stilā, ne tā kā 20 gadus atpakaļ, un arī šo lūgu noteikti arī tālāk. Bet paralēlis īpaši nav vilkts. Inta Kalniņa šo interesantu lūgu izvēlējusies vairāku iemeslu dēļ. Limbažas teātrī ir ļoti daudz talantīgu aktrišu, un arī tas, ka laiks ir arī iestudēt tādas aktieriskas spēles izrādes, un tālāk arī bija šī doma par to, ka vajadzētu kaut ko smieklīgu, daudz meistarības aktieriem, lai viņi var sevi parādīt. Un varbūt arī gribējās muzikālu, bet ar to muziku mums tā īsti negāja tajā variantā, kāda viņa ir oriģinālā. Ar Juru Karlsonu muziku, jo viņa tā dikti gaudena, un līdz ar to muzika izvēlēt cita. Bet galvenokārt jau es tiešām domāju, ka šeit varēja aktrises visu spēlēties gan tā, gan šitā, gan uz priekšu, gan uz atpakaļ un parādīt visu savu talantu. Režisori atzīst, ka izrāde ir ironisks skats uz tām lietām, ko dara sieviete. Tā stāsta par sieviešu vājībām, kaislībām, raksturiem, to, kādā veidā viņas mēģina sasniegt savus mērķus. Un katra sieviete šajā lugā var ieraudzīt, ja ne gluži sevi, tad cilvēkus, ko savā dzīvē sastapusi. Uz teātra mājas skatuves izrādē redzam 12 vairāku paudžu aktrises, gan tās, kas Limbažu teātrī atveidojušas daudzas un dažādas lomas, gan jaunas aktrises, kas pirmās lomas spēlējušas skolēnu teātrī Kriksis, gan arī 2 debitantes. Loma šī man bija tik liela pirmā un šausmīgi liela atbildība un bailes, bet es domāju, ka nepievīlu cerības. Es jūtu diezgan tādu lielu tuvību tieši ar savu varoni Mēriju Heinzu, jo arī es pati zināmā mērā esmu tādas dabas pārstāvi, kura grib, lai visiem būtu labi. Un visticamākais arī manu režisoru Inta Kalniņa, viņa jau arī ilgus gadus mani pazīstot. Visticamākais tāpēc arī uzticēja man šo lomu, jo zināja, ka varbūt man kaut kā būs viņu tuvāk notēlot un nospēlēt. Bet, protams, tur raksturu nianses tik ļoti atšķirīgas, ka bija diezgan pamatīgi arī jāpiestrādā pie tā sava tēla. Saudabīga ļoti sievišķīga loma. Ļoti daudz tērpu, krelles, spīdumu, pie kā es un jādomā, ka arī manas kolēģis nav pieraduši. Bet vispār es domāju, ka mēs tā pilnīgi skaisti mirdzējām, gan fiziski, gan arī tā pašas mirdzējām, vai ne? Vispār šis viss iestudējums, viss šis process bija tās diezgan interesants. Vismaz priekš manis man likās, ka tas tā pat notika salīdzinoši viegli, salīdzinoši ar citām izrādēm. Man likās, ka tā bija tāda tā kā daudzīšanās līdz zināmam brīdim, kad Inta pateica, stop, šitā spēlēsim, ja? Tā vēl liekas, ka teātra mājas skatuve un palīgtelpas nemaz nevar vienlaikus uzņemt tik lielu daudzumu spēlētāju. Taču neapšaubāmi kolektīvs ar to tika galā. Dažai nācās izrādes laikā iejusties 2 un pat 3 lomās. Jebkuram gribās izspēlēties, un mazākās lomiņas arī ir ārkārtīgi svarīgas un ļoti kodolīgas. Un tad tā, lai varētu vairāk tā aktrise izspēlēties uz skatuves, tad mūsu režisori piešķīra viņām vairākas lomiņas, tādas nelielas vairākas lomiņas, kuras arī, es domāju, ka tieši tām meitenēm, kurām bija 2 pat 3 lomas, tām vispār bija ko turēt, jo 3 dažādos tēlos iejusties, un tā nav joka lieta. Tas, kas tur notika
tur mūsu ģērbtuvēs, ja, aktieru. Tas ir viens trakums. Katram sava vietiņa, katram savu kastīti, kur nolikt grabuļus, krelles, drēbes, zeķes, viss, kas vajadzīgs. Ja. Tur nav vairāk vietu aktrisēm, tik cik mēs tur bijām. Man liekas, ka tur nekad nav bijis tik daudz aktrišu iekšā. Liekas, ka izrādēji sievietes ļoti daudz deva tas krāsainums, ko tai piešķīra ne tikai aktrišu aizrautīgā spēle, bet arī veiksmīgā scenogrāfija un interesantie tērpi. Daudz mums palīdzēja Dana Stuce. Viņai ir Lietišķās mākslas vidusskolas jau beidzēja, viņa drīz jāizstāda diplomdarbs, un tad viņa tur tā arī ar pamatu ideju nāca par šiem tērpiem melni balts. Līdz ar to arī to skatu arī veidojām melni baltu, gan laikam baltu vairāk un spoguļu. Visvairāk man patika tas košums, tas krāšņums, tas cik manā uztverē mēs brīnišķīgi parādījām to sieviešu gan ārēji, gan iekšēji krāšņo dabu un to, cik mēs esam dažādas un cik ļoti šķautņainas un cik ļoti mēs dažādi vērtējam to vispār dzīvi un to, ko mēs no viņas gribam sasniegt. Ļoti interesanti. Man liekas, ļoti krāsaini un vizuāli ļoti baudām izrādi. Jebkurai arī sievietei interesanti paskatīties uz sevi no malas, kādas mēs tik neesam, un arī vīriešiem, protams. Pirmajās 3 izrādes dienās teātra māja bija pārpildīta. Šo sestdienu 2 reizes un svētdienu 1 reizi atkal pie jums nāks jaunais Augstakļa Limbažu teātra iestudējums Sievietes. Man liekas, ka mums pašām jautri, un es ceru, ka arī skatītājiem būs jautri. Pirmajā vakarā tā kā nevarēja tā kā iesilt, tā kā likās, ka tā kā vēl neskan tie smiekli, bet šajā, kur arī vairāk bija teātra cilvēki mūsu paši, man liekas, ka smiekli diezgan skanēja. Un es domāju, ka ir vajadzīgs tādas izrādes, kur pasmieties par sevi, par citiem.